Katrā dzīvoklī izmanto elektroenerģiju. Enerģijas patēriņš ir atkarīgs no izmantotās ierīces jaudas un no laika, cik ilgi tā darbojas. Elektroenerģijas patēriņu kilovatstundās uzskaita elektroenerģijas skaitītājs. Elektriskie skaitītāji parasti tiek uzstādīti visos dzīvokļos un privātmājās. Skaitītāji ar rotējošu disku ir pazīstami gandrīz ikvienam. Šo skaitītājus sauc par indukcijas elektrības skaitītājiem. Jo lielāks ir diska ātrums, jo lielāks ir enerģijas patēriņš. Pašlaik izplatītāki ir elektroniskie elektroenerģijas skaitītāji un viedais elektroenerģijas skaitītājs, kas rādījumus akciju sabiedrība, sadales tīkls nosūta automātiski. Energoefektivitāte ir energoresursu lietderīga izmantošana. Ar energoefektīviem risinājumiem iespējams samazināt energoresursu patēriņu, saglabājot dzīves komfortu vai to pat uzlabojot. Diemžēl nereti elektroierīces izvēlamies nepārdomāti, savukārt par to efektīvu un racionālu lietošanu aizdomājas tikai retais. Taču ik viens no mums spēj radīt pozitīvas pārmaiņas, un reizēm tam vajag pavisam nedaudz. Piemēram, izejot no istabas, atcerēties izslēgt gaismu vai gatavojot maltīti, regulēt plīts temperatūru vai arī no rītiem tīrot zobus, ūdeni no krāna tecināt tikai brīžos, kad tas patiešām nepieciešams. Atver aizkarus vai žalūzijas, kamēr ir pietiekami gaišs, izmantojiet dienas gaismu. Lieto datoram naudas režīmu, jo tas ir diezgan efektīvs elektrības taupīšanas veids. Atvieno no kontakta visas ierīces, kuras konkrētajā brīdī neizmanto. Lielākā daļa cilvēku domā, ja piemēram televizors ir izslēgts, tas netērē elektrību. Tas ir mīts, jo elektrības patēriņš turpinās tik ilgi, kamēr konkrētā ierīce ir atvienota no kontakta. Lai taupītu elektrību, atslēdz visas nevajadzīgās elektroierīces no kontakta. Parastās spuldzītes nomaini ar fluorescējošajām vai LED spuldzītēm. Tikai tāpēc, ka parastās spuldzītes ir mazākas, nenozīmē, ka tās tērē mazāk elektrības. Patiesībā fluorescējošās vai LED spuldzītes ir daudz energoefektīvākas nekā parastās.